Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Krievija šorīt izšāvusi raķetes uz Ukrainu. Triecienā vairākos valsts reģionos kopumā nogalināti 5 cilvēki, bet vismaz 40 guvuši ievainojumus. Par to pavēstīja Ukrainas iekšlietu ministrs Ihors Klimenko. Kā pavēstīja kara administrācijas preses pārstāvis Mikola Šamanovs, Krievijas spēki uzbruka Kijevai, izmantojot spārnoto raķešu un balistisko raķešu kombināciju. Trešajā valsts aizsardzības dienesta iesaukumā, nesavācot pietiekamu skaitu brīvprātīgo, šodien Latvijā pirmo reizi notika izloze, kurā pēc nejaušības principa tiek izraudzīti jaunieši, kuriem būs jādodas dienēt. Par to informē aizsardzības ministrija. Atlasē ar speciālu gadījumu skaitļu ģenerēšanas programmu tika atlasīti 300 iesaucamie, bet pēc veselības pārbaužu veikšanas dienestā tiks iesauktas 150 personas. Iesaucamajiem par neierašanos uz veselības pārbaudēm paredzēts brīdinājums vai sods līdz 350 eiro, par neierašanos dienesta vietā, piespiedu nogādāšanu dienesta vietā vai soda nauda no 50 līdz 5000 eiro. 2023. gadā skolēnu vešana uz skolu un no tās Augšdaugavas novada pašvaldībai izmaksāja 901 492 eiro, jeb gandrīz 1 miljonu. Par to informēja pašvaldības pārstāve Kristīne Kuņicka. Šajā 2023. un 2024. mācību gadā Augšdaugavas novadā netika slēgta neviena skola. Savukārt par skolu tīklu optimizāciju 2024. un 2025. mācību gadā varēs sniegt atbildes tad, kad tiks apstiprināti ministru kabineta noteikumi par skolu kvantitīvajiem rādītājiem austrumu pierobežā, skaidro Kristīne Kuņicka. Pašvaldības uzdevums ir nodrošināt skolēniem nokļūšanu līdz mācību iestādei, un šī funkcija tiek atbilstoši realizēta pat ar novecojušu autoparku. Pagājušā gada 25. septembrī tika noslēgts līgums par 4 jaunu pasažieru autobusu piegādi skolēnu pārvadāšanai. Līguma summa ir 337 686 eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Izpildes termiņš ir 16 mēneši. Pagājušā gada nogalē tika izsludināts arī iepirkums 2 elektroautobusu iegādei. Pašlaik turpinās piedāvājumu iesniegšana iepirkumam. Daugavpils pašvaldība neplāno slēgt skolas, taču naudas trūkuma dēļ varētu tās apvienot. Tā šodien preses konferencē norādīja domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajiem skolēnu skaita kritērijiem Daugavpilī neatbilst 2 skolas – 6. pamatskola un 11. pamatskola. Pašvaldība pašlaik izvērtē risinājumus, ņemot vērā jauno kārtību, un pašvaldība noteikti neies pa skolu slēgšanas ceļu, uzsvēra Elksniņš. Pašvaldībā domāšot par skolu apvienošanu, lai veidotu to skolu ekosistēmu, kādu pieprasa valsts. Jēkabpils novada attīstības pārvaldē šodien notiek informatīvs seminārs par centralizētās kanalizācijas priekšrocībām, informē pasākuma organizatoru pārstāve Margarita Pabērza. Organizatori īpaši aicināja uz to iedzīvotājus, kur īpašumā ir decentralizētās notekūdeņu iekārtas, izsmeļamās akas, krājbedres un septiķi. Drīz sāksies pirmklasnieku reģistrācija Daugavpils vispārējās izglītības iestādēs. 2024. un 2025. mācību gadā mācības 1. klasē jāuzsāk bērniem, kuriem 2024. gadā aprit apaļi 7 gadi. Bet atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības apguvi arī 6 gadu vecumā, saskaņā ar vecāku vai aizbildņu vēlmēm, vai 8 gadu vecumā, pamatojoties uz ģimenes ārsta atzinumu. Nākamo pirmklasnieku reģistrācija izglītības iestādēs sāksies 1. februārī 8:00 no rīta, un pamatreģistrācija ilgs līdz šā gada 29. februāra 16:00. Lai reģistrētu bērnu izglītības iestādē, vecāki vai aizbildņi var izvēlēties sev ērtāko veidu. Iesniegumu iesniegt klātienē, atbilstoši katras skolas noteiktajai kārtībai, vai iesniegt attālināti, parakstot to ar drošu e-parakstu un iesūtot uz skolas oficiālo e-pastu. Precīzāku informāciju par uzņemšanas iespējām var iegūt izvēlētās skolas mājaslapā vai sazinoties ar izglītības iestādi individuāli. Arī Daugavpils pašvaldības portālā ir atrodama visnotaļ noderīga informācija. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē satura atbildes Alise Plus, projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio